Labdien! Šodien mūsu mājās Tītars pārēdīsies nedaudz sēnītes un pārtaks par ploviņu. Tā kā lēnā garā ķersimies klāt. Pirmo mēs šobrīd cepsim sēnītes, līdz ar to nedaudz eļļa, nedaudz sviests. Un, kad tas sakarsīs, liksim sēnītes. Nu, sviestiņš jau čurkst, aiziet sēnītes. Sēnītes apbrūninājās, vilksim viņas ārā. Kaimiņiem arī saka, ka jāvāk ārā. Kaimiņiem gan diez vai tā saka, bet Saka. Ja saimnieks tā saka, tad es piekrītu. Tā tagad nedaudz aizies smeķītim cauraudzītis. Vau, lietas gan nelaikā uznāca. Jēzus Marija. Jā, lietas nedaudz patraucēja, bet ceru, ka rezultāts neizbojās. Cauraudzīts izčurkstinājies, ņemam viņu ārā un aizies Tītars. Nu ko, Tītariņš, aiziet? Tītars ir brūns, tālāk aiziet sīpoliņš. Tā, sīpols ar gaļiņu būs nedaudz sakodies. Un tad krāsai burkāniņš. Otru pusi atstāsim vēlākam. Uzbēru arī nedaudz čilī pipariņu sagriezto un sāli. Tā, nu burkāni mīksti šitie. Lēnā garā krāmēsim atpakaļ gaļiņu, garšvielas, turku zirnīšus un uzliesim vardošu ūdeni. Sēnes, turku zirņi, garšvielas, ķiploks un čilī, pavirsies burkāns un pavirsies gaļiņa un tad vardošs ūdens. Nu ko, gaļiņa iekšā, burkāni un verdošais ūdens. Un šo. Un tālāk taps zirvaks. Vēl vienu čaļņiku jāuzvāra. Tagad uz lēnas uguns. Kādas minūtes 30, lai burbuļo. Nu ko, zervaks gatavs, tālāk iet rīsi. Rīsi iekšā, lielais uguns un lai vārās. Nu, izskatās, ka praktiski gatavs. Šis tas jāizņem, jāapmais un katlā iekšā. Un šķīvī. Nu ko, izskatās, ka gatavs. Galdā augšā un vēderā. Ņem, ņem, ņem. Labu apetīti!